Pieminot Itāliju, prātā nāk tās pasaules slavenā virtuve. Pasta ir viena no populārākajām šīs virtuves sastāvdaļām, un ik viens gardēdis zina, ka kvalitatīvi un garšīgi to pagatavot nav nemaz tik vienkārši. Interesanti, vai tas ir pa spēkam latvietim? Pirms 7 gadiem no jau pazīstamo un iecienīto restorānu Vairāk saules īpašniekiem radās ideja izveidot tādu restorānu, kas pašiem patiktu. Pirmais restorāns tika atvērts Ogrē, un sākumā tajā strādāja vien 6 darbinieki. Abi jaunie uzņēmēji, 2 viesmīles, īpašnieku sievas, kā arī 2 trauku mazgātājas. Tā kā uzņēmuma dibināšanas laikā valdījusi vēsa vasara, nosaukums tam ilgi nebija jāmeklē, un tā radās Vairāk saules. Restorānos galvenais uzsvars likts uz vācu un itāļu virtuvi, jo pašiem īpašniekiem tās ir vistuvākās, un, kā pierādījies, tās patīk visdažādākā gada gājuma apmeklētājiem. Šobrīd atvērti jau 5 restorāni, kuros nodarbināti vairāk kā 100 darbinieku. Visos restorānos iespējams nobaudīt tradicionālo itāļu pastu un ravioli, kas mazliet līdzinās pelmeņiem, un par tiem arī šodien uzzināsim vairāk. Veikalos iegādājamie makaroni pārsvarā tiek veidoti no miltiem un ūdens. Savukārt Vairāk saules gatavotā pasta ir daudz gardāka, jo tās pagatavošanā tiek izmantota arī ola. Ražošanā netiek izmantotas nekādas ķīmiskās krāsvielas un garšas uzlabotāji. Krāsaina pasta tiek iegūta no dabīgām izejvielām. Dzelteno krāsu iegūst no burkānu sulas, sarkano no tomātu pastas un paprikas pulvera, bet zaļo no spinātiem. Atšķirība, to, ka mēs esam ļoti garšīgi, to, ka mēs ražojam bez konservantiem, bez garšas pastiprinātājiem. Tā masa, kas tiek pildīta šajos ravioli, viņas top, teiksim, mājas apstākļos. Tiešām mājas apstākļos lielā katlā tiek vārīti cepeši, tiek likti spināti klāt, tur sviests, viss tas tiek malts un pildīts iekšā. Ja, tas ir tā kā, itāļu ģimenēs tādas taisa, kad viņi savācās visu ģimeni kopā, tad māma vāra to, un tad mēs šeit taisam, teiksim, pēc šādām gandrīz tradīcijām. Visas izeivielas ravioli pildījumiem, gaļa, piena produkti, olas un dārzeņi tiek iepirktas no Latvijas ražotājiem. Savukārt miltus, pastas un ravioli mīklas pagatavošanai iepērk gan Latvijā, gan Itālijā. Turklāt šajā valstī tiek iepirkti tikai īpaši cietgraudu milti, kas iegūti uz dienvidiem no Romas un ir īpaši kvalitatīvi. Pirms 3 gadiem visos Vairāk saules restorānos pasta tika gatavota izmantojot ar roku griežamas iekārtas, taču pieprasījumam palielinoties, uzņēmēji sāka meklēt iespēju, kā strādāt produktīvāk. Tika apceļota visa Itālija un apmeklēti dažādi ražotāji, līdz uzņēmēji izlēma, kādu iekārtu iegādāties pastas un ravioli gatavošanai. Mums pašos pirmsākumos bija uz nedēļu atbraucis itālis viens, kas mūs apmācīja, kā ražot šos visus makaronus un vispārējo, bet, teiksim, viņš mums parādīja to, cik tās masām jābūt sausām un tādā garā, bet praktiski no to, ko viņš mums parādīja līdz šī brīža pildījumiem, ir pilnīgi atšķirīgi. Ir pilnīgi, teiksim, mēs esam bišķiņi aizbraukuši uz citu pusi, bet es domāju, ka mēs esam pielāgojuši viņam mūsu mentalitātei. Vispirms, universālajā pastas gatavojamajā iekārtā tiek sagatavota mīkla. Pastai un ravioli mīklas sastāvdaļas ir vienādas – milti, olas, burkānu sula un ūdens. Kad visas izeivielas savietotas iekārtas maisāmajā tvertnē, tās tiek maisītas apmēram 15 minūtes. Universālajai iekārtai mainot dažādus veidošanas uzgaļus var iegūt dažādas formas pastu. Kad pasta gatava, to pasterizē un atdzesē, lai tā ilgāk saglabātos svaiga. Vairāk saules tiek piedāvāti apmēram 6 ravioli pildījumu veidu, bet vispopulārākais un iecienītākais ir ar vistas gaļu, lai gan Itālijā tā šim ēdienam netiek izmantota. Tādu pildījumu samaļ gaļas mašīnā, saliek lielā traukā un ievieto to universālajā pastas gatavojamajā iekārtā, kura pati to pilda mīklā. Itāļu virtuvei ir raksturīgi ravioli ar baltvīnā sutinātu lielopa gaļu, rozmarīnu un parmezānu sieru. Savukārt pēc formas nedaudz atšķirīgiem maltašiem, kurus Vairāk saules arī gatavos tās pašas iekārtas, ir bavāriešu virtuvei raksturīgs pildījums. Tam parasti ir cepešu piegarša, kas arī iet pie sirds latviešu auditorijai. Starp citu, par maula tašeni klīst leģenda, ka senos laikos mūki gavēņa laikā gribējuši turpināt ēst gaļu, tāpēc sākuši to slēpt mīklas kabatiņās. Tā arī radušies maultašana. Krīzes ietekmei Vairāk saules neļaujas un turpina strādāt radoši un kvalitatīvi. Es esmu pateicīgs šim laika posmam, jo beidzot ir virtuvēs lielākoties strādā pavāri, tiem, kuriem patīk šīs profesijas, kuri mīl šo darbu, teiksim. Dotajā laikā es varu pateikt, ka ieguvējs ir klients 100%, tāpēc, ka praktiski restorāni cenšas kļūdas nepieļaut, jo kļūdas var maksāt
bankrota, teiksim, ja. Tāpēc tiek praktiski katru nedēļu pārunāts ar pavāriem un ar visiem tas, cik tas maksā un kādai jābūt ar attieksmē. Un daudz ir, teiksim, sapratuši šo darbu vērtību, teiksim, un darba vietas vērtību. Tendence, kas ekonomiski grūtajos laikos kļūst arvien populārāka, ir gatavošana un ēšana ģimenes lokā mājās. To pamanījuši arī vairāk saules īpašnieki, kuri tāpēc nolēmuši pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Mēs esam sapratuši, ka varbūt cilvēki vairāk grib ēst mājās, tāpēc viens no mūsu nozarēm ir tas, ka mēs praktiski pēc kādiem 4 mēnešiem mēs iesim tirniecības centros ar mazām vietiņām, kur tirgosim tieši pastas ravioli. Mēs paši taisīsim cilvēkiem līdzi pesto un visādas mērķis, ko cilvēki varēs mājās uzreiz uztaisīt un ir gatavs. Jo es sapratu to, ka ir jāmainās līdzi tirgumu, un ja cilvēki joprojām ļoti intensīvi ēd pusdienas, tad cilvēki grib tagad biežāk ēst mājās vakariņas. Un tad mēs piedāvāsim šo segmentu, ja jūs nenākiet pie mums, mēs jums iedodam visu līdzi un jūs gatavojiet šīs lietas mājās. Visus minētos izstrādājumus var iegādāties Mārupes ielā 3, restorānā Pastarelija.